Paldies manām kolēģiem, kas ļoti skaistu ievadu uztaisīja par nozares nepieciešamību. Man atliek tikai uzsvērt, ka dārzeņkopība ne ar ko neatpaliek, un Latvijā vides un klimatiskie apstākļi ir ļoti piemēroti, lai katrs, kurš vēlās ražot, atrastu, gan lielais, gan mazais ražotājs, atrastu savu nišu konkrēta dārzeņa kultūras audzēšanai. Un vēl ir jāuzsver tas, ka Latvijā ražoti dārzeņi noteikti ir ar lielāku tādu vērtību, jo mūsu cilvēki uzticās vietējiem ražotājiem. Tie ir par pieņemamu cenu un viennozīmīgi ar augstāku kvalitāti. Dārzeņkopība kā nozare aptver ļoti dažādas kultūras. Tie ir gan lauku dārzeņi, gan siltumnīcu dārzeņi, garšaugu ārstniecības augi un no bioloģiskā viedokļa pavisam tāds saudabīgs produkts, kas ir pielikts pie dārzeņiem klāt, tās ir sēnes. Tendences pasaulē. Tātad vispirmām kārtām tā ir selekcija, un selekcija pamatā ir vērsta ražības un kvalitātes uzlabošanas virzienā. Nākošais virziens tātad fizioloģiski aktīvo vielu akumulācija, un viennozīmīgi šajā klimata pārmaiņu gadījumā tie ir resursu ilgspējīga izmantošana, gan ģenētisko resursu, gan augsnes kā resursu, gan ūdens resursi, gan arī augsnes mikroorganismi, kuri tiek izmantoti, šajā te dārzeņkopības nozarē. Vadošās institūcijas šeit man gribētos uzsvērt Nīderlandi, tiešām brīnišķīgs piemērs ražotāju un zinātnieku sadarbībai, un tāpēc arī vadošās tehnoloģijas faktiski nāk no Nīderlandes, sevišķi siltumnīcu dārzeņu audzēšanā. Protams, lielākās ražotāju valstis, lielāka ražošana. Eiropā, nezinu, cik Turcija jāpieskaita pie Eiropas, bet Turcija ir ar vislielākiem ražošanas apjomiem. Ko dārzeņkopība var piedāvāt? Vispirmām kārtām, protams, dārzeņus var izmantot pārtikā, bioloģiski aktīvu savienojumu ieguvē. Tirgu mēs apmēram varam nodrošināt pēc pieprasījuma 80%, cerības, ka tas dikti pieaugs, tas ir saistīts ar mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Bet dārzeņi kā kultūra augs ir ļoti interesanti dažādiem citādiem ražotājiem. Vispirmām kārtām, tauriņu zieži kā slāpekļa piesaistītāji, tātad augsnes kvalitātes uzlabotāji, koģenerācijā iegūtā siltuma izmantošana. Tātad, nevelti labs piemērs ir getliņi, tad tur, kur iegūst siltumu, tur, kur iegūst elektrību, siltums paliek pāri, un to mēs veiksmīgi izmantojam tieši siltumnīcas dārzeņu audzēšanai. Pēdējā laikā paliek aizvien populārāk šis te pēdējais tā oglekļa dioksīda akumulēšana. Dārzenis ir kultūra, kas labi akumulē šo CO2, ātrā veidā viņu piesaista. Tātad šajā virzienā skatās, zivju audzētāji, kā blakus savai zivkopības nozarei attīstīt arī šo te dārzeņu audzēšanu. Tātad, kas rodās dažādu tādu zinātnieku aktivitāšu rezultātā, tātad dārzeņos palielinās fizioloģiski aktīvo vielu saturs, pamatā garšaugos, ārstniecības augos, mēs panākam ātrāku nogatavošanos dārzeņiem, un nākošais pētījuma virziens, tātad mēs pagarinām uzglabāšanas periodu, ko šos dārzeņus varētu izmantot. Un kā jau iepriekšējās kolēģis arī uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir šie te starpdisciplinārie pētījumi. Šeit izdalīt kaut kādu vienu līderi, es domāju, ka būtu nekorekti. Dārzeņkopība ir nozare, kurā notiek izcili laba sadarbība savstarpēji. Tātad, ja kaut kāda problēma rodās, mēs viens otru pazīstam, mēs konsultējamies savā starpā, un katrs no šiem partneriem, te, protams, nav visi pieminēti, būs vēl problēmas, būs citi partneri, tātad iesaistās šīs te problēmas risināšanā. Arī mēs saskaitījām kopā, cik mums ir zinātnieki, cik speciālisti, bet ko ļoti gribētos uzsvērt, kad lauksaimniecības izglītības pastāvēšanas laikā šo te dārzkopības nozari ir absolvējuši vairāki tūkstoši īsti. Es neizskaitīju, cik tur tie absolventi, un es domāju, ka tas arī nebūtu iespējams, bet no klāt esošiem es domāju, ka liela daļa ir absolvējuši lauksaimniecības universitāti. Kādas ir tendences pasaulē? Tātad
dārzeņu platības ir palikušas nemainīgas, tomēr kopraža pieaug. Zinātniskos sasniegums principā jau es minēju, te varbūt tādi interesantākie, kad zinātnieki pievēršās arī trifeļu sēņu audzēšanai, un ne tikai trifeļu sēņu, bet arī austeru sēņu audzēšanai. Latvijā mums ir nozīmīgs dārzeņu ģenētisko resursu kolekcijas, apmierinoša materiāla tehniskā bāze, iespējas veikt lauka izmēģinājumus, kas daudz viet pasaulē nav, jo šie izmēģinājumi ir dārgi. Sadarbojamies ar ko? Ar Latvijas zinātniskām institūcijām. Pamatā brīnišķīga sadarbība ir ar Ziemeļvalstu zinātniskajām institūcijām, ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, un, protams, ietver programmas partneri visā Eiropā. Konkurenti, lielākie konkurenti faktiski mums ir sēklu un iekārtu ražotāju firmas, kas nāk ar savām gatavām tehnoloģijām un zemniekam viņas piedāvā. Diemžēl konkurēt ar viņiem mēs esam mazspējīgi. Un veiksmes vai dažviet neveiksmes piemēri, tur, kur mēs esam uzņēmējiem bijuši interesanti. Acīm redzot, ar to, ko mēs visi esam saskārušies, tie ir šie dažādie kūdras substrāti, un tas ir viens no lielākiem veiksmes piemēriem. Pēdējos gados aizvien populārāk paliek dažādi biohumusa preparāti, uzņēmēju interese ir liela, zinātnieku interese ir, skeptiska, bet uzņēmējiem tas ir vajadzīgs. Neveiksmīgs piemērs, zinātnieki ar saviem pētījumiem uzblāzās Fedak firmai par šo te plēvi ražošanu ar izmainītām optiskām īpašībām, kā tas ietekmēs. Diemžēl no ražotāja atsaucība bija niecīga. Nākošie piemēri saistīti ar dārzeņu audzēšanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, ļoti perspektīvi, tātad ozonu pielietošanas tehnoloģija, materiālu sterilizēšanai. Un tāds viens no veiksmīgiem piemēriem mums ir savas dārzeņu sēklas, Kurlande, kuru jūs tur augšā tai bildītē tā diezgan švaki varat redzēt, ko mēs piedāvājam ražotājiem. Vispirmām kārtām tās ir tie tehnoloģiskie risinājumi dārzeņu audzēšanai un glabāšanai, augsnes, auglības novērtēšanas, ražības novērtēšana, iespējas paaugstināt šo te ražību, videi un cilvēkam draudzīgu dārzeņu audzēšanas, tādus risinājumus, ražas kvalitātes nodrošināšanas pētījumus, un arī šos te komplicētos starpdisciplināros pētījumus. Te tajā apakšā tur bija tāda maza bildīte ar zivtiņām, tātad arī šajā te akvakultūrā dārzeņi. Sadarbība ar uzņēmējiem ir caur kopējiem pētījumu projektiem, dažāda līmeņa zinātnisko darbu izstrādē, bieži students jau zinot savu nākošo darbu vietu, kā zinātniskā darba tēma izvēlās šo te problēmu. Zinātniskās konsultācijas, lauku dienas semināri, un līdzdalība firmu rīkotajās prezentācijās. Infrastruktūru pamatā attīstam uz ERAF projektiem, darbojamies dažāda līmeņa projektos, gan Eiropas ietvaru programmas projektos, gan bilaterālojos projektos, kur vien varam. Darbojamies Latvijas projektos, tie ir gan ERAF projekti, gan zinātnes padomes granti. Ministrija aizgāja, bet tur ir arī zemkopības ministrijas finansētie projekti. Kā mēs attīstīsimies? Cerības, ka tās institūcijas skaits daudz paplašināsies nav. Un varbūt arī nevajag. Katru gadu dārzkopībā beidz apmēram 20 studenti, 5 maģistranti, 1 līdz 2 doktori, tātad zinātniskais potenciāls ir. Tālāk izglītība attīstīsim, profesionālā pilnveidē iesaistīsimies, un kā jau te iepriekšējie runātāji teica par šīm te zinātniskajām publikācijām, taisīsim pieaugumu zinātniskās publikācijās apmēram pa 15%. Kas mums traucē?
Zinātniskām institūcijām principā lielākais šķērslis ir stabila finansējuma trūkums. Diemžēl tas finansējums un tas pētnieku daudzums ir savstarpēji ļoti cieši saistīti lielumi. Mēs jau ļoti priecātos, ka tie ražotāji nāktu tajā finansējumā, tas aplīts vairāk pietuvoties tam pētījumiem un pētniekiem un finansējumam. Maz ir šie te vietējo projektu. Ražotājiem ir nedaudz citas problēmas, tātad dārzeņkopībā ir augsts roku darba īpatsvars un specifisks mehanizācijas iekārtas. Mēs šīs te problēmas pamatā cenšamies risināt, sadarbojoties ar citām zinātniskajām institūcijām Eiropā. Paldies un ēdīsim dārzeņus! Paldies Inai Alciņai!